Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Sveiks, Runā TV skatītāji! Ar jums šodien kopā Raivis un Mārtiņš. Šīs nedēļas raidījums būs par aktīvu atpūtu uz ūdens un ne tikai. Un tā kā ir sākusies viena no vasaras karstākajām nedēļām, iesakām jūs šīs dienas pavadīt blakus kādai ūdenstilpnei. Un arī mēs pirms sāksim raidījumu dosimies nedaudz atvēsināties. Skatītāji, vai zināt, kas ir turbīndēlis? Ja nē, skatieties nākamo sižetu. Ja jā, arī skatieties! Jau trešo sezonu Latvijā ir iespēja lidināties ar turbīndēli. Kas tas īsti ir un kā tas radās, Runā TV pastāstīja instruktors Ronalds Vārpa. Amerikā viens vīrs bija uztaisījis baseinā priekš savas meitas tādu to jetpacku, ar ko viņi cilātu gaisā lejā, bet tur bija ar elektromotoru. Jā, un tad tas viss kaut kā caur gadiem ir eskalējis jau līdz dažādām šām ierīcēm, kas ir tādas, kas zem kājām liekas muguras spraužas, ir tur mocīts, ir kā sērpa dēles, tur ir to pašu spiedienu. Un kaut kā viss tā pasaule sāk pavilkties uz to. Liela nozīme tiek piešķirta jaudai un caurulēm, lai varētu pilnvērtīgi pacelties gaisā ar spiediena palīdzību. Darbības princips šai gadījumā ir, kad viss tā ūdens moča, tā turbīnas jauda tiek dot uz to trubu un attiecīgi uz to dēli, kas to cilvēku ar to spiedienu palīdzību ceļ gaisā. Jebkurš cilvēks, kurš vēlas, var izmēģināt lidināties ar turbīndēli un tam nav nekāda ierobežojuma. Gan meitenes, gan pensionāri un statistiski tie rādītāji ļoti labi, kā cilvēkiem tas viss izdodās. Principā visvienkāršāk tas ir cilvēkiem, kas ir braukuši ar slēpēm, ar snowboarddēli, ar slidām, veikojuši, slēpojuši un viss, kas, teiksim, kustina pēdu, noteikti palīdz, jo viss tā vadība šeit ir tajā dēlī pēdās. Lai arī izmaksas nav nemaz tik zemas, šī ir lieliska iespēja bagātināt vasaru ar vēl vienu piedzīvojumu uz ūdens. Mums nepārtraukti ir kaut kāda akcijas piedāvājuma kuponos un dažādi veidi akcijas, kur cilvēki noteikti var nākt iepazīties ar pakalpojumu. Un mums ir ļoti daudz, kas nāk atkārtot un grib trenēties un, teiksim, kaut kā attīstīt sevī to visu. Ronalds Vārpa atzīst, ka pirms kāpjot uz turbīndēļa ir pamatīgi jāsaņems, it īpaši tiem, kam bail no augstuma. Man personīgi pašam no augstuma mazliet bail ir, tāpēc man tas arī bija mazliet jāpārkāp sevi, lai tiktu tur augšā un tiktu līdz kaut kādiem trikiem. Bet, tā pa lielam es visiem saku, ka tas ir diezgan elementāri un vienkārši, un parasti tie cilvēki, kas pirmoreiz nāk, arī pēc tam, kad viņi nāk ārā, tad viņi man piekrīt. Par tiem, kuri nemāk peldēt, ir padomāts. Protams, cilvēka drošība arī tiek ievērota, tāpēc ir nepieciešams pilns ekipējums. Principā siltajā laikā droši vien, kad nepieciešama tikai veste ir un ķiveri, un, protams, pats dēls. Bet vēsākā laikā un arī, teiksim, kas ir tā aktīvāk tur krist un ņemties, tad mēs vēl hidrotērpus dodam, jo, teiksim, ja gribas taisīt triks un tad sanāk kaut kā neveiksmīgi nokrist, viņš noteikti pasargā daudz vairāk. Turbīndēlis ir jaunu sajūtu radītājs, tā apgalvo Ronalds Vārpa. Arī mēdīju interese par turbīndēli ir tikai augusi. Kristīna Stunkas, Vladislavs Padvinskis, Runā TV. Nākamais sižets būs par ekstrēmu sporta veidu longboardu, jeb latviski garo dēli. Sižetā redzēsiet sīkāku informāciju par šo sporta veidu, kā arī interviju ar divām skaistām longboardistēm. Longboards ir interesants, ekstrēms sporta veids ar dēli, kā arī ērts pārvietošanās veids pilsētvidē pa ceļiem un ietvēm. Ekstrēmais sports Latvijā ieripojas salīdzinoši lēni un turpina joprojām attīstīties. Lauma Stepanova un Elza Volonta ir viens no retajām meitnēm, kuras Latvijā nodarbojas ar longboardu. Runā TV viņas atklāja, kas īsti tas ir un kādēļ šis sporta veids spēj piesaistīt jau pēc pirmās reizes, kad uzkāpj uz dēļa. Lauma nodarbojas ar longboardu tikai pirmo sezonu, un šo sporta veidu viņa raksturo kā brīvību. Mans vairāk ir hobijs, tāpēc, kad es nodarbojos ar dancing, tas vairāk varbūt tāds brīvā laika aizpildīšana. Tu būtībā
tu vēlies dejot ar dēli. Tu viņu izjūti, to nevar aprakstīt tā. Savukārt Elza ir piedalījusies vairākās šīs sporta veida sacensībās 2 sezonu garumā. Viņas prāt, tas ir veids, kā traukties ātri un izlādēt negatīvās emocijas. Un es downhillā atkal, tāpēc, ka tas ir gan hobijs, gan, kā jūs jau pieminēju pirms tam, teiksim, man tā ir iespēja izlādēties, varbūt kaut kādas negatīvās emocijas izlikt, jo ātrums ir liels. Varbūt Latvijā nav tā kā pasaulē, bet mēs tiecamies uz to. Longboardisti braukā gan vasaras sezonā, gan ziemā, trenējoties vismaz 2 reizes nedēļā. Jā, mums ir tās saucamās indoor sezonas un ir tās outside. Indoors nozīmē, ka mums tad ir tie parki. Šobrīd mums ir Monster parks, jā. Kurš ir arī atjaunots. Jā, tad ziemā mēs tur. Un vasarā, protams, pa ielām, mačos. Populārākā noteikti varbūt ir Kronvalda parks, kur mēs vienmēr satiekamies. Ik trešdienu. Tad ir 8. Jā, Pasteju bulvārs, kas vairāk. Jā, kaut kādi parki. Katru vakaru cenšamies. Es cenšos katru vakaru pabraukāties, vismaz tāpēc, ka pa dienu strādājam. Es tagad centīšos noteikti braukt uz darbu šādā skaistā laikā. Jā, izmantot katru. Es piekrītu Laumai, tāpēc, ka tas ir labs veids, kā patrenēties un uzlabot savas spējas. Bet, man arī sanāk, varbūt ne tik bieži kā Laumai, bet es cenšos 2 reizes, 3 reizes nedēļā. Tas sanāk vēl tie treniņi pirms mačiem. Elza ir piedalījusies vismaz 10 sacensībās, kurās ir guvusi labus rezultātus. Kādās ir tās labākie rezultāti, man ir pagaidām Priekuļos, tad tagad pēdējā nedēļas nogala labs rezultāts parādīja Rakšos. Pēdējais, kas Rakšos ir bijis, tas ir nepilna minūte. Tā kā jā, tas ir laikam garākais tāds sacensība, tāpēc, ka pašā Priekuļos ir īsāka trasa. Meitenes uzsver, ka Latvijā longboardistu ir daudz, un lai veicinātu to attīstību un piesaistītu meitenes Latvijā, arī sāk veidoties pasaulē slavena biedrība Longboard Girls Crew Latvijā. Mēs esam salīdzinoši daudz, mēs esam jau pāri 500 biedriem vismaz Facebook, tajā Longboarding LV grupā. Fiziski, jā, mēs tā kā satiekamies, neesam visi tie 500, bet noteikti kaut kur mēs paralēli braukājam, tā kā, jā. Sacensībās viņš šeit piedalās cik aptuveni? Tagad Rakšos pēdējo reizi bija, nemaldos, ap 40, plus-mīnus, es vienkārši negribu samanot precīzi skaitu. Ap 40, jā. Tad mērķis tikai vairāk un vairāk. Madonā vēlme 50, lai būtu dalībnieki. Monta Lorence, Juris Stoļarovs, Runā TV. Jo, Raivi! Atceries, jūs man uzdāvinājāt braucienu no wakeboarda. Jā. Es kaut kā nevaru saņemties, man bail. Tev bail? Jā. Ja tev bail, tad noskaties nākamo sižetu. Tad tu redzēsi, kā ar viņu jābrauc. Labi. Un tad, par ko baidīties? Tu saņem sev rokās un... Wakeboards ir ekstrēms ūdens sporta veids ar īpaši tam paredzētu dēli. Lai uzzinātu par to vairāk, Runā TV devās pie wakeboarda instruktora Jura un sportista Jāņa Strazdiņa, kurš nodarbojas ar wakeboardu 5 gadus. Viņi pastāstīja, kas tas ir, kā tas radās un kādēļ tas ir ekstrēms aizraujošs sports. Wakeboards ir braukšana tātad ar dēli pa ūdens virsmu. Daudzus gadus tā bija laiva, kas tikai vilka braucēju, jo wakeboard dēls ir diezgan maziņš un viņš tā kā grimst. Tātad pats viņš nav peldēt spējīgs noturēt braucēju virs ūdens, bet teiksim kaut kādas vilkni, ko rada vai nu laiva, vai tagad mūsdienīgi ir jaunās wakeboard tendences, kad braucēji velk trose vai kabelis ar elektromotoru velk uz priekšu. Tad šī vilkmes rezultātā braucējs brauc pa ūdens virsmu, vai nu vienkārši braukājās, vai jau izpilda visādi dažādus trikus. Principā viņš nāk no Austrālijas sporta veids. Man bija pārliecība, ka tā ir Amerika, bet izrādās pasadījot, tomēr tā ir Austrālija. Gadi tie ir 78. man stāv prātā. Varbūt, ka es sameloju, bet principā Austrāļi bija pirmie, kas pamanījās pie laivas pieāģēt finieru gabalus un striķī sāka braukt un vizināties. Pēc tam bija uzplaukums 80. gados, bija ļoti spēcīga Amerikā kustība, bet jau wakeboards tikai ir ļoti populārs visā pasaulē. Lai sportisti varētu pilnvērtīgi veidot trikus un labi sagatavoties sacensībām, tiem ir iespēja izmantot kabeļvakeboardu. Ar to nodarbojas arī Jānis Strazdiņš, viens no labākajiem wakeboardistiem Latvijā. Tad, kad parādījās šīs lineārās sistēmas, tad tas viss kļuva daudz pieejamāks cilvēkiem.
Ja līdz tam bija tikai laiva, kas bija ļoti dārga, vai arī ozolnieki, kur jābrauc visu laiku uz Jelgavu. Tad šāda kabeļu parka izveide vispār Rīgas centros un tam apkārt ļoti pavēra vispār acis cilvēkiem. Joprojām daudz parkā, kas iet garām pasās, arī tāds sports eksistē. Veiktbordistu instruktors min pāris slavens veiktbordistus Latvijā un pasaulē. Radošā noteikti man jāmin mūsu jauno darbinieku arī Valters Ošinieks, kas ir no Milskalna puses. Ir principā ļoti daudz medaļu un kausu ieguvējis, un arī bija uz tūri Lietuvā, kur bija pasaules braucēji atbraukuši, bija Austrum Eiropas tūri. Monster Energy organizēta un atzina, principā, ka Latvijas braucēji ļoti būtiski atšķīrās no pārējās valstīs redzētajiem, kad mūsu tas līmenis ir diezgan augsts un var konkurēt ar Eiropas jau braucējiem, ar lielajām zvaigznēm. Latvijā jauniešiem ir iespēja iemācīties braukt ar veiktbordu speciālā skolā. Un tiek aptvērta ideja izveidot seminārus arī vecākiem cilvēkiem. Jā, patreiz mums ir Rīgas veiktbordu skola jauniešiem no 8 līdz 16 gadu vecumam, bet noteikti daudz mums prasa, kad mums ir skola kaut kādiem lielākām meitenēm vai jauniešiem, kad interesi ir. Mēs par to domājam. Patreiz mēģinām tik galā sakārtot visu lietas ar pašiem jauniešiem, bet principā plānos mums ir arī pieaugušiem taisīt veiktbordu seminārus vai veiktbordu skoliņus. Jā. Pats galvenais, ko vajadzētu ievērot veikojot, ir klausīties instruktoru. Kā pats Juris min, tieši tādēļ meitenes ir labākas braucējas, jo viņas vairāk klausās. Monta Lorence, Kristīna Stunkus, Juris Stoļerovs, Runā TV. Paldies, ka arī šonedēļ bijāt kopā ar mums. Prieks, ka šādā karstumā skatāties mūsu raidījumu. Un izbaudiet šīs karstās, bet tomēr ļoti patīkamās vasaras dienas. Jā, uz tikšanos nākamajā epizodē. Tā! Čau! Kas ir veģetārisms? Tā definīcijas ir dažādas, sākot no vienkārša paraduma neēst gaļu un beidzot ar filozofiju – dzīvot tā, lai neradītu kaitējumu un ciešanas ne dzīvniekiem, ne augiem. Veģetārisma veidi ir dažādi, piemēram, vegāni, frutāristi un svaigādāji. Veģetārisms ir pastāvējis jau kopš cilvēces pirmsākumiem, jo cilvēki dzīvoja bagātīgu augu valsts reģionos. Veģetārismu rašanās dažādās pasaules malās būtu nosaucama par atgriešanos pie uztura, kas viņiem ir ģenētiski ieprogrammēts. 1985. gadā tika nodibināta pirmā Eiropas veģetāriešu biedrība. Kopš 1994. gada tāda pastāv arī Latvijā. Neskaitām pētījumi liecina, ka veģetārieši, kur uzturs ir daudzveidīgs un sabalansēts, ir caurmērā veselīgāki nekā gaļasēdāji. Pēc statistikas datiem pasaulē katrs 10. iedzīvotājs ir veģetārietis. Savukārt Latvijā nav statistikas par to, cik ir veģetāriešu.